visiem. Tāpat kā arī Norvēģi uzbrucējuši laukumā, un spēle ir sākusies. Rīgā kontinentālā hokeja līga ir sākusies. Kombinācija līdzīga pretiniekam, kad aizsidots aiz vārtiem, piespēle vārtu priekšā. Pagaidām acīgi un cerams, ka visu laiku būs mūsu aizsargi un tie uzbrucēji, kas tenī brīdī ir aizsardzībā. Un šeit izslido viens pats, izlaiž cauri viņu, tik tiešām. Jā, Taratuhins gūst pirmos vārtus šajā spēlē. Vieskomandas hokejs, kuru mēs izveda, viņu skatāmies vēlreiz, kāds notika. Tur bija tā epizodē, Krišjāns Rēlis bija tuvāk aizsargiem, bet principā uzbrucējam, jo vajadzēja aizkavēt šo te ātro slidojumu, jo aizsargs stāvot uz vietas praktiski apturēt varēja tikai Sarokins, viņa slavenā jau var teikt piruete. Jā, nu Zinaujos noteikti viens no labākajiem centriem pašais Krievijas hokejā. Līs Svets! Devītniekā! Jā, ļoti asts plaukstas metiens. Ļoti labi. Lūk, par ko mēs runājām, jo treneri runāja, treniņos bija redzams metiens, tik tiešām Līs Svetam ir ļoti labs. 1-1, 9:44. Lūk, vēlreiz labprāt varētu 10 reizes skatīties šo metienu. Un lai 8 ieskaita. Jā. Lūk, nu, jāteic, es nesaku, ka tā ir kļūda. Nē, metiens bija ļoti labs. Bet Jerjomenko ir vairāk kā 3 reizes atsīt savu vārtu priekšā. Metiens bija patāls, lai arī precīzi, bet tomēr ļoti blīva spēle gan vienas, gan otras komandas izpildījumā. Šeit veikls manevrs. Tas beidzās ar vārtu kļūdu. Virs pleca trāpīja Prusekam. Paliek parasti tur tāds mazs laukumiņš. Un tieši tur arī virs pleca trāpīja. Perežogins tas bija. Aleksandrs Perežogins. Jā, pasaules čempions. Nosacīts, ka tajā maiņā spēlē. Šeit viņš labi nospēlē, individuāli. Ļoti labi trāpīja. Un trāpīja arī. Nav ar ko atsist vienkārši Ipu atsargam. Viss pleci, bet, protams, precīzi un galvenais tūls distants. Tas jau nebija no zilās līnijas. Nedaudz vairāk par minūti līdz trešdienas beigām notiek maiņa mūsu komandā, tāpēc arī Galviņš nesteidzas. Radulovs viņam traucē. Čeriņš kļūrās. Radulovs ļoti labā metiena pozīcijā. 3-1. Jā, nu kļūdījās šeit mūsu jaunais hokejs uz savas zilās līnijas. Tādu sīkstiņš par viņu, kur viņš izspēlēs vēl vai KHL. Un šeit viss notika, jūs visu redzat. Un apspēlēts ideāli. Vārcelis ir. Radulovs pagājušajā pasaules čempionātā ļoti labi nospēlēja. Viņam bija 4 gūti vārti, 6 rezultatīvas piespēles. Noteikti Ilja Kovaļčuks un viņš tādi izteikti. Ulfas komanda jau uzbrukumā. Vorobjovs. Atkal vārtu priekšā viens. Tur arī nav noraidījums. Spēka paņēmiens pret Vorobjovu mūsu vārtu priekšā. Prusekam. Vārtsegam, jā, Pruseks ir uz ledus ceļiem. Galvenais aicina ārstu, komandas ārstu. Kas tur varēja notikt, grūti pateikt. Ar noju varbūt trāpīja, varbūt Prusekam bija nesen. Viņam arī bija neliela trauma, arī tā pašā turnīrā gūta. Pirms tam bija cīks, uz turnīrā viņam bija muguras. Jā, bet tikā tagad nevis it kā, bet viss ir kārtībā. Kaut gan savā komandā, izņemot Kozlovu droši vien, izņemot Kaļiņinu. Jā, pārējie visi zina. Kā Masāļs viss ir labs. Mūsiem noraidījums uzbrukums un Ipa ir vārtos. Grigorenko. 1-4. Lielmeistara cienīga pauze. Toļjātī hokeja audzēknim Grigorenko. Garam.
metiens arī bija labs. Visu Grigorenko ļoti labi izdarīja. Un šeit bija pret Torresenu tas aizturētais sods. Un Torresens pat uz ceļiem atrasdamies. aktīvs ir. Šeit drīzāk ar šo manevru Galviņš patraucēja Dārziņu. Tagad Lauris Neveiksmīga kļūdās. nomaiņa. Galviņš sudo nomainīties 2-1. Lūk, ar to Medveģevs 1-5. Nē, tas nebija Medveģevs. Nē, tas nebija Medveģevs. Zaudēt arī pa pretinieku zonā. Netrāpīja, un tur bija Galviņš aizsudojis mainīties. Un beidzās viss ar šo te. Jā, Konstantins Koļcovs guva vārtus. Baltkrievu hokejs. Baltkrievijas izlases sastāvā spēlē. Starp kā aizsargiem. Tur ir pieslīdēja vārtos. 12-48, viens spēlē labi. Dārziņš izbrukumā, nu tas ir pēdējais. Patiesībā es Svetam arī dotu mūsu labākā spēlētāja balvu. Nu, tāpēc arī viņu uzteicu. Jā, tieši tā. Kas viesiem to grūti pateikt, neminēsim. Ja tā nebūs, tad viņam tiks kārtējā komentētāja virtuālā balva. Jā, otro reizi vismaz. Tādu mums ir daudz. Un labi būtu, ka mums būtu grūti izvēlēties. Jā. Nezinu, vai Neko darīt. Neko darīt, 1-5. Armānam Tripānam intervijā Sandu Ozoli, tā viņš bija iecerējis.